Gribu apsveikt arī radošo konkursu uzvarētājus. Fotografēt olimpiskos riņķus, zīmēt Latvijas olimpiešus, rakstīt eseju par olimpiskajiem mērķiem. To bērni un jaunieši ir darījuši ar lielu deksmi, lielā skaitā. Galvenais, tā teikt, Grand Prix, pirmā vieta, un jau Kotoviča kunga nocitētā eseja ir Raiva Petroka darbs Aknīs vidusskolas 11. klase. Sveicu no sirds. Vaidiet, vainīgi. Zīmējuma konkursu 3. vietu ieguva Krimuldas vidusskolas 1. klases skolnieks Tomas Strejs. Tad Grand Prix zīmējuma konkursā 1. vieta Vārmes pamatskolas 4. klases skolniecei Kristai Langei. Krista zīmēja pludmales volejbolistus Pļaviņš Mēdiņu spēlē ar pretinieku. Profesionāli izprast un uzzīmēta sportiskās sacensības atmosfēras ideja. Super. Un 3. konkurss mums ir bijis fotokonkurss, kurā esam prasījuši izveidot olimpiskos apļus. Tā esam nonākuši pie galvenās balvas fotoaparāta, kas jau, kā eksperti stāstīja, esot jau profesionāla fototehnika. Tātad pirmā un vislabākā bilde tika novērtēta Zasas vidusskola Jēkabpils novadā. Paldies jums. Mākslinieks izsakās, labai fotogrāfijai vajag labu gaismu, kompozīciju un mirkli. Šie faktori vienkopis ir tieši šajā fotogrāfijā. Kā tur bija? Labu kompozīciju, gaismu un mirkli. Un tie visi 3 jums ir bijuši. Saldā smagā nasta.